Ašarādens lielās, ka iedzīvotāji esot noticējuši valsts budžetam. Tas turpinās. Kas tieši? Milzīgās rindas uz veselības pakalpojumiem. Rinda ir 3 gadi. Mums ir tikai maksas medicīna, ja cilvēks nevēlas nokļūt morgā. Trūkst 400 akūto māsu, bet darbā nevienu neņem. Valdība lielās ar pieņemto budžetu un saka, ka iedzīvotāji beidzot ir tai noticējuši. To, ka Latvijas iedzīvotāji ir noticējuši valdības drošības politikai, ekonomikas politikai, to ir svarīgi nesalaist dēlī. Lai tas turpinās. Lai tas turpinās, kas tieši? Milzīgās rindas uz veselības pakalpojumiem? Vai valdībai ir noticējis aktīvais seniors Tamašs, kurš gaida uz ultrasonogrāfiju rindā jau gadu? Tā nav vienīgā ziņa nedēļas laikā. Rindās uz veselības pakalpojumiem gaida ne tikai pensionāri, bet arī bērni, bērnu vecāki. Zem mana ieraksta, kur es dalījos ar faktu, ka kāda sieviete gaida savam bērnam ārsta vizīti 15 mēnešus, man ierakstīja Viktorija Gvinerē šādu ierakstu. Man ir 4 bērni. Kad zvanīju uz stomatoloģijas institūtu, dažus gadus atpakaļ man pateica, ka rinda ir 3 gadi. Vai situācija ir kļuvusi labāka? Lūk, LTV ziņu dienesta ziņa, ka uz neirogrāfiju rindā ir jāgaida 3 gadi. Arvis LV izdara secinājumu. Mums ir tikai maksas medicīna, ja cilvēks nevēlas nokļūt morgā. Fakts. Ehokardiogramma pieejama pēc 10 mēnešiem, vairogdziedzerim ultrasonogrāfija pēc 2 gadiem. Tās ir šausmas. Varbūt cilvēki to līdz galam nesaprot, bet iemesls, kādēļ ir garās rindas, ir tiešā veidā saistīts ar valsts budžetu. Vai nu valsts apmaksātajiem pakalpojumiem pietrūkst līdzekļu, vai nu pietrūkst darbinieku. Taču kādēļ pietrūkst darbinieku? Tādēļ, ka medicīnas sektoru pamet māsas, pamet ārsti mazo algu dēļ. Lūk ziņa, Latvijā trūkst 400 akūto māsu, bet darbā nevienu neņem. Paskatāmies, kāds ir iemesls, kādēļ trūkst. Veselības ministrs Hosams Sabu Meri saka tieši, ja nauda būs, palielinās algas māsām, proti vidējiem medicīnas personālam, kam šobrīd, salīdzinot ar vidējo Eiropas Savienībā, algas ir zemākas. Kādēļ ir algas zemākas? Tādēļ, ka budžetā trūkst naudas. Taču ir viens jautājums, vai budžetā naudas trūkst vispār? Facebookā ir tāds interesants profils Ogres ziņas LV, es arī pats tam sekoju. Ko Ogres ziņas raksta par budžetu? Vispārējie valdības izdevumi 13,6% no budžeta, jeb 2,44 miljārdi. Tātad valsts pati sev iztērē vairāk nekā izglītībai un veselībai kopā, jo veselībai no budžeta 17,9 miljardiem ir tikai 1,9 miljardi, jeb 10,6%. Tātad valdības vispārējie izdevumi, birokrātija. Birokrātijai budžetā naudas ir vairāk nekā veselības aprūpei. Taču pats galvenais iemesls, kādēļ budžetā trūks naudas, ir tas, ka Latvijas ekonomika neattīstās. Tas ir tas, ko visu laiku atkārto Ainārs Šlesers. Ja salīdzina Latvijas un Igaunijas ekonomikas un Latvijas un Igaunijas budžetus, tad Latvijas budžetā attiecībā pret iedzīvotāju skaitu vajadzētu būt 10 miljārdu vairāk naudas, ja mēs būtu vienā līmenī ar Igauniju. Ja mēs salīdzinātu un izlīdzinātu cilvēku skaitu atbilstoši Igaunijai, tad mūsu ieņēmumiem būtu jābūt 24 apmēram miljardiem. Ašarādens lielās, ka iedzīvotāji esot noticējuši valsts budžetam, taču es dziļi šaubos, ka tie iedzīvotāji, kas stāv garajās rindās uz veselības pakalpojumiem, pensionāri, bērnu vecāki,
vienkārši iedzīvotāji, ka viņi ir dziļi noticējuši budžetam, kurā nepietiek naudas. Un neaizmirstiet pierakstīties uz mūsu LPV TV kanālu, jo ir tēmas, kuras, diemžēl, joprojām ēno. Pieraksties un nepalaid garām. Mana pieredze ar latviešu filmu veidotājiem ir tāda, ka viņi ir viena no labākajiem cilvēkiem, ar kuriem man ir bijusi iespēja sadarboties globāli. Diemžēl pasaule to neredz.